tā, ir pienākusi arī mana kārta runāt. Pateikšu godīgi, nav viegls ceļš, līdz atnācu uz šo vietu, lai es runātu vārdu un runātu draudzes priekšā. Tas ir ceļš ejams, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un gribu padalīties ar to, kā sākās šis draudzes ceļš. Un es viņu salīdzināju īstenībā kā kuģi, jo mums ir grāmatiņa Sveicināt jaunā dzīve, un tur ir kuģis. Un es tā domāju, ko lai es sludinu, bet vai kaut ko tādu foršu pasludināt? Jā, mums ir kuģis, draudz atzimšana. Bet, lai šis kuģis taptu, kādam bija jāiet šis pirmais solis. Un pirmo soli, kā jau teica, spēra mācītājs Aigars, kad viņš vēl staigā, un tad Dievs uz viņu runāja vienreiz, otrais, un trešoreiz viņš piekrita, kad jā, kad ies un darīs. Un pirmā lieta, kad bija, tā bija mājas grupu draudz, vai ne mācītāji, ka mēs tur sanācām kopā, ka mēs tur slavējām Dievu. Tas bija viens dzīvoklīts. Šodien mēs paskatāmies milzīgas telpas, sēdvietas, kur tik daudz mēs šodien tai dzīvoklī nebūtu sagājuši. Tur pietrūktos vietas. Un skatoties atpakaļ, jā, tais laikā, kad šis 8 gadu garais ceļš, viņš ir nesis augļus, kuru tika uzcelts šis dievnams. Neviens mācītājs, viņš gāja, viņš redzējumu, un pēc tā mēs visi pieslēdzāmies un gājām. Man vairāk patīk tas, ka mācītājs teica, ka viņš domāja, ka būs gatava komanda. Būs gatava komanda, yes! Un es vēl pierakstīju, domāju, točna, mēs taču sanācām tai dzīvoklī, mēs slavējām Dievu caur televizoru, lūdzāmies, jā, Aigar māma teica, ka uz ielas varēja dzirdēt, kā mēs tur lūdzāmies, vai ne? Un komanda, bet visi tie, kas bijām tai dzīvoklī, mēs bijām izslāpuši pēc Dieva, mēs bijām gatavi kalpot, iet uz priekšu, kalnus gāzt, cilvēkus glābt, vēlnu izdīt, mēs bijām gatavi. Bet neviens nerēķinājās, ziniet ar ko? Ar mācību. Jo bez krusta tu nekāds kalpotājs nevar būt. Nekur ar visu savu nastu, visu savu lepnību, augstprātību, kāds kalpotājs, ko cilvēkam tāds var iedot? Neko. Jā, gribam, daram, bet lai iet un darītu, pašam sirdī ir jāmainās. Un, teiksim tā, ir jābūt gatavam kalpotājiem, lai varētu iet kalpot. Un tieši tā bija svarīga šī paklausība, kuru mums īstenībā tiem pirmās rindas gājējiem, kas bijām, mums viņas reāli, teikšu godīgi, nebija. Mēs kārām, kā mācītājs Aigars saka, makaronus uz ausīm, es visu laiku domāju, un vēl frikadeles, es kaut kā iedomājos to frizūru, bet mēs bijām meistari uz to. Jo, teiksim tā, kā šodien šī mācība ir par iekšējiem ienaidniekiem, tai laikā viņas mums nebija. Ja kaut ko mācītājs teica, diez vai mēs viņu reaģējām. Mums bija sava domāšana, savu fiška galvā, galvenais kalpot. Ja, kā kalpot? Galvenais kalpot. Bet paldies Dievam, kad Dievs ir vārens, kad Dievs iedevis mācītājiem ir šo gudrību staigātais svētā gara un pateikt stop. Man patīk, viņš saka, es vienmēr teikšu taisnību. Patīk tev, tas nepatīk. Nepatīk, var staigāt, patīk, pieņem, mainies un audz. No tā, un es gribu salīdzināt šo draudzi kā kuģi, kurš aug. Lai uz kuģa būtu šis līdzsvars uz ūdens, vai ne, viss tas klais, viss tā jābūt vienmērīgi, lai nav vienā pusē, piesim, kaut kas sakrāmēts un kuģis šķīps, bet lai tas kuģis ir taisns, ja, virs ūdens, ka viņš tā var peldēt. Un lai vadītu šo kuģi, kas ir vajadzīgs? Kapteinis. Kas mums draudzē šodien? Es kā salīdzināju. Man patīk, ka Jēzus gāja, viņš vienmēr salīdzināja ar kaut ko. Un mūsu draudzes kapteinis ir mācītājs Aigars. Bez viņa nekas nebūtu. Mēs visnībā tepat nesanāktu kopā. Mēs pat viens otru nepazītu. Un pateicoties šiem draudzes celtniecībai un šī kuģa vadīšanai, ir, kā saka, kuģa kapteinis. Tas ir draudzes mācītājs Aigars, kurš atbild par draudzi. Viņš par visu atbild. Viņš visu zina. Viņš zina, kas man bufetē, viņš zina, kas ir šķūnītī, viņš zina, kas ir jauniešos. Reāli, perfekta atmiņa, viņš visu redz, viņš visu zina. Jā, es virtuvi reizēm nezinu, bet viņš visu zina.
Nē, es runāju taisnību, tāpēc, kad kādam ir jābūt kapteinim. Lai būtu pa kārtīgi kalpotāji, ir jāizveidojas un jāformējās. Tu nevar būt kalpotais, ja tu esi bailīgs, zaķpastala, nevar pateikt taisnību acīs, vēl vairāk slēpies. Tāds kalpotājs nevar būt. Sabruks kalpošana. Tāpēc ir vajadzīgs šim kuģim kapteinis. Un tālāk, es īstenībā izpētīju, un tālāk nāk vecākais stūrmans. Un tā ir, es tā sēdēju un štukoju, piedodiet, domāju, un tā ir mācītāja Naģa, kur ir blakus mācītājiem Aigaram. Viņa ir reāli blakus. Tāds salīdzinājums, tāpēc, kad vienmēr bija brīži, kad ir tas smagums, kad velns neguļ, viņš uzbruk, sieva ir blakus un palīdz un ceļ. Un divatā vienmēr ir spēks, divatā kopā, viens otru studē un virzās uz priekšu. Tālāk nākošie ir stūrmaņi palīgi. Un es to salīdzināju, kā mums ir mājas grupas, kur vadītāji. Tur ir Iraīda Variņos, Ieva interneta mājas grupa, Virgīnija Rīgas mājas grupā. Tad vēl ir Liena, kur ir partneros un kalpo, vai ne? Un tad tālāk vēl ir slavēšana, ko vada mācītāja Naģa un spēlē Anna ar Taķānu. Un nākošais ir elektriķi. Kas ir elektriķis? Kas visu atbild, es viņu kā salīdzinājumu, tas ir Edgars, ka viņš atbild par skaņošanu, par televīziju, viņš te nēsājās, viņš visu zina, viņam visi salikts pa plānu, visi, pateikšu, jaunieši, super, viņi iet un dara, un viņiem, pateikšu godīgi, viņi uzreiz paņēma mācību, viņi nepretojās, viņi iet un paklaus. Vecie buki īstenībā ar savu veco bagāžu, teikšu godīgi, bremzē. Jā. Un ko es gribu teikt, nākošais, nāk mehāniķis, tā ir Rozalinda. Es kā salīdzināju, viņa tur filmē, viņa tur arī skatos, es atnāku uz draudzi, viņa tur sēž, jaunieši, hi-ha-ha, te divi iet vēl kaut kur. Rozalinda sēž savā planšetē un bīda tur koreģē un taisa rullīšus mājaslapu, viss notiek. Dzīve kustās draudzē. Tālāk ir mehāniķi, tie matroži. Matroži, es tās zinu, tie, kas ieved kārtību, sakārtotību. Tas ir garais Jānis, platais Jānis, dzigmas, slotas, izskaptis, pļaumašīnas, viss te tīri, viss apkārtni, viss sakārto. Uz klaja tieši tāpat viņi strādā, visi šiem matroži. Un tālāk viņi veic darbu. Mēs atbraucām pareizi skaisti. Viss tur zālīt nopļaut, viss savākts, viss tīrs, vai ne? Tie, kas redzēja, kā bija agrāk šī vieta, atcerās šodien, kad atbrauc, vau, ir skaisti. Nākošais ir pavārs, Virgīnija, tās mēs, jā. Pavārs vienmēr jāizdomā, ko es gatavot. Citreiz gribās jau kaut ko vairāk un labāk, bet, kad tev pasaka paldies un kad visi kārtībā, slava Dievam, visi pēduši, nekur neviens rindā nestāv, visi kārtībā un paldies Dievam. Nākošais ir Stjuārts. Tā ir mūsu mazā ligitiņa. Viņa nāk pa nedēļas vidu, viņa tur mazgā virtu, tolits tīri, viss satīri, lai spīd un laistās. Bet pārējais, esam visi draudz, vēl ir pārējie. Tie esam tie, kas ir šie cilvēki, kas brauc kruīzu kuģī jau uz gatavu. Viņi atnāk uz gatavu. Vai ne? Tie mūsu jaunie cilvēki un pārējie, kuri varbūt vēl ne tikai var būt, bet viņi vēl aug un pieaug, lai kļūtu par šiem kalpotājiem un pieslēgtos šim kuģim un darbotos tajā. Tāpēc draudzē ir mācītājs, slavētāji, operatori, partneri, mājas grupu vadītāji, kalpotāji, pavāri, sētnieki, apkopēji. Tas ir viens tāds vesels un dzīvs organisms, kurš darbojās. Nepastāv, ka tikai viens pats mācītājs un viss. Nē, viss kopā ejam, vienā redzējumā, viss kopā. Lūdzēji, noteikti lūdzēji ir, piedodiet, ka varbūt nenosauc. Tie, kas atbild par dzimšanas dienām, ir. Un ir arī tādi, kas kādam uz nerviem paspēlē, lai izsist no ierindas, arī tādi ir. Un tā kā tas tikai mūsu visus norūda. Tā, jā. Tāpēc ir vajadzīgi kalpotājs. Jā, kalpotāji visi kopā. Tā ir viena vesels organisms, kurš kustās un darbojās, jā. Un vēl vairāk, kā es iepriekš minēju, svētais gars ir tas, kas dod draudzē mācītājam mācību, un viņš māca mūs visus, lai mēs tajā virzītos un iet uz priekšu. Un ļoti svarīgi ir
paņemt šo mācību, vai jūs izdodās uzreiz, ir šie kritieni, ir šie klupieni, bet celies, virzies un ne uz priekšu un nepaliec, kā saka, 10 gadus kā bārdains kristietis un nepieliec piepūles un negrib mainīties. Tāpēc ir svarīgi iesakņoties draudzē, mācīties, mainīties, pieņemt mācību, un tā tu pieaugs par, pieaugs par kalpotāju, jo kā draudzē vispirms ir zīdaiņi, bērni, pusauģi, jaunekļi, kuru uzvar vēlns savā dzīvē un tēvi. Kā jau redzam, es arī iepriekš minēju, draudzē ir mūžīgie zīdaiņi, kuri ir iesēdušies, bet nekā nebija. Es ticu, ka Dieva gars runā uz katru ikvienu, un arī šie mūžīgie zīdaiņi piecelsies un liks šos pirmos soļus kalpošanā. Kaut vai satīrīt sētu, kaut vai būt lūkšanās, piedalīties un virzīties uz priekšu, lai viņš nepaliek tāds mūžīgs, neattīstīts zīdainis, kurš negrib mainīties. Un, kā jau minēju iepriekš, arī ļoti svarīgi tas, ka mums šajā gadā ir šie mācība par iekšējiem ienaidniekiem. Īpaši šajā gadā, kāpēc viņi pamodās aktīvi, visu laiku viņi visu tos 8 gadus gulēja mierīgi, un pēkšņi 8. gadā, kāpēc visi iekšējie pamodās. Lepnība, augstprātība, iedomība, aprunāšana, apsūdzētais un bailes un viss pārējais, un tu tā sastingst, un tev jāvada mājas grupa, un tu kalpotājs ņitakoji, ne tāds. Bet nekā nebija. Ceļēs augšā, uz priekšu pie garīgiem audzinātājiem. Paldies, kuri mūs vada un māca. Jo Dieva vārds saka 2. Timoteja 3, 16, 17. pantā ir teikts, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam, lai katrs būtu sagatavots katram labam darbam, kalpošanā, savā kalpošanā. Vai tā ir mājas grupa, vai tas ir lūdzējs vai slavētājs, ka tu esi sagatavots. Un tāpēc ir draudzē vajadzīgi šie kalpotāji, kuri strādā un dara. Un gribu padalīties ar to, kad es arī tieši ar mūsu Rīgas mājas grupu, kur mūsu Rīgas mājas grupa notiek pa mājām. Vispirms mūsu mājas grupa notika pie Jāņa un Kristīnas. Tur daudz vietas ir, bet mazie bērniņi savā vidē, viņi jūtās daudz skaļāki, daudz aktīvāki. Un tad mēs nolēmēm mainīsim virzienu pie Dacas augšā uz 5. stāvu. Lai izkāpt uz 5. stāvu, īstenībā nav viegls ceļš, bet ir jāuzkāp. Un tad tur notiek mūsu mājas grupa. Jo, ziniet, kā ir? Un es teikšu, mūsu mājas grupa, mūsu draudzē notiek Variņos mājas grupa, interneta mājas grupa, un šeit Rīgā notiek šī mājas grupa. Un, jo Dieva vārds saka apustuļu darbos 2. nodaļā, 46. pantā, ka viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī pa mājām, lai tie laustu maizi, baudīja barību ar gavilē un vientiesīgu sirdi. Un ziniet, šīs mājas grupas nav tā, ka tu atnāc, atsēdi un aizēji mājās. Protams, mājas grupa notiek, vai tā ir trešdien, vai tā ir ceturtdien, bet pārsvarā trešdienā notiek, kur visi sanāk laicīgi. Es stāstu par savu mājas grupu, kur mēs sanākam laicīgi, un 15 minūtes tā ir iesildīšanās, tur izdzer kafiju, tēju, pasēž, apēd cepumu, un tad mēs sanākam kopā vienā tādā foršā istabiņā, un pēc pieredzes varu pateikt to, kad pašā pirmajā reizē, kad mēs uzgājām pie Dacas, mēs sākām slavēt Dievu, atcerās, kad uzreiz domāju, kā, mēs pieaugušie labi gribēdam, kur mūsu bērni ir? Es saku, vai saucam bērnus augšā, jo tauta izgāja tuksnesī pienest, Mūzes izgāja ar visiem bērniem, ar visu iedzīvi, viņi izgāja, viņi neatstāja neko lejā. Ko viņi dara lejā? Viņi bez uzraudzības, viņi skatās, ko skatās, rīkojās kā grib, bet tad mēs saucam bērnus augšā, un viņi ir Dievu klātbūtnē, jo tad, kad slavē un pielūdz Dievu, Dieva gars nāk un darbojās. Vizuāli skatoties, liekas, ka tur nekas nemainās, bet Dieva gars ir tas, kas pieskarās pie bērniņiem un pie mums, un viņš darbojās. Un tad, kad mēs beidzam, vispirms, protams, ir lūkšana.
redz, kā novirzījos. No sākuma ir lūkšana, mēs palūdzam tur, jo ziniet, kā ir, cilvēki atnāk no darba, visi strādā pasaulē, viņam pa ceļu jau notiek visādas lietas, un lai atnāktu un uzreiz būtu wow, mēs noteikti lūdzam Dievu gara klātbūtni, jo Dievu gars zina, kas katra ikviena sirdī. Un tad mēs nākam un slavējam Dievu. Un tas arī ir interesanti, zin kā, mums ir, kas neprot krieviski dziedāt, bet, kad ir dziesma skan, mēs vārdus sākumā nemācējām, un viņi arī nebija. Mēs tā īpaši stāvējām pie televizoru, klausījāmies, kā mācītāja Naģa dzied, bet, kad bija piedziedājums, mēs visi mācējām vārdus. Un, ziniet, pat mazie bērniņi, tur Jēkabs, viņi stāv pie televizoru, un viņi rauk krieviski vaļā. Un tu saproti, wow, tur šaug nākošie kalpotāji. Kā tad viņi izaugs, ja viņi būs kaut kur nostumti malā? Bērniem ir jābūt mājas grupā, jo, kā te pirmīt minēja, kad mājas grupu, es teiktu, salīdzinu, ka mājas grupa var būt senioru mājas grupa, var bērnu kalpotāju mājas grupa, kur sanāk mammas kopā, jauniešu mājas grupas, ja, un dažādi vecumi, tā kā viņas var būt laika gaitā, es ticu, ka tā arī mūsu draudz pieaugs, jo cilvēki nāks, vai ne? Un pēc tam mēs nākam sveicināt jaunā dzīvi. Mēs viņu izējam visi kopīgi šo grāmatiņu, bet ko es gribu pateikt? Kad tu esi vadīts svētajā garā un kad tu ej paklausībā, tad tu jutīs un dzird, kā jutīs, tu redzēsi šo, kā vispār atmosfēra mainās, ja? Un ir situācijas, kad tu redzi, ka cilvēks pēkšņi pieceļās un aiziet prom, un tu nevar saprast, kas notiek. Un tad agrāk es varbūt to mazums tur aiziet un nereaģēt. Tad, kad es pie cilvēku otrā istabā ar viņu parunāju, izrādās svētais gars jau darbojās pie viņas sirds un parāda. Tev ir nepiedošana, tev ir aizvainojums. Ko dar tajā brīdī? Tu sēdi ar to cilvēku, es mājas grupai saku 5 minūtes, mēs atnāksim, palūdzam, atdodam uz krusta. Jo šie jaunie cilvēki, viņi nav uzreiz mācībā. Viņi nav uzreiz mācekļu skolā. Tāpēc būt šim kalpotājam, staigāt garā, un tāpatās arī ejot tālāk mēs tirzājām nākošo dievkalpojumu. Mēs izrunājām, kas tev uzrunāja dievkalpojumu, ko tu saņēmi? Pateikšu godīgi, jaunie vēl klusē. Viņi vēl nedalās, viņi vēl nevar pateikt tos vārdus, kas bija labi, bija labi. Bija labi, bija labi. Un tu saproti to, kad, lai būtu un vadīt šo mājas grupu, ir svarīgi sagatavot jautājumus un uzdot visiem un iesaistīt visu mājas grupu. Un tad novērot to, ka jaunie ir jāmāca. Viņiem jāmāca, lai būtu pieraksts, lai būtu šī klāta, pildspalva, bībele uz svētdienas dievkalpojumu. Protams, mēs to gādājam, viss tas procesā notiek. Un tad prieks jau ir tajā, kad tu redz, ka viņam jau ir klāda pildspalva, ka viņam jau ir bībele, un ka tu paprasti pēc 2 mēnešu, tu lasi bībeli. Tā tad viss priekšā lasīs bībeli. Ļoti svarīgi to visu ir mācīt mājas grupā. Svētdienas dievkalpojumā cilvēks atnāk, viņš nosēžās, viņš slavē Dievu, viņš ir Dievu klātbūtnē, svaidījumā un beidzās un iet mājās. Bet tieši šajā mājas grupā ir šī sadraudzība, ka tu ar viņu runā un daliesi. Ja? Un ko es vēl gribēju teikt to, kad svarīgi ir, ziniet, mums ir vēl tāda tradīcija, kad pirms slavēšanas, lūkšanas, redzes palaid garām, ka es uzdodu jautājumu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē? Varu pateikt vienu. Tā negribu teikt, bet mūsu ilgadējie draudzes cilvēki, es teikšu tā, viņi, man liekas, vairs neievēro, ko Dievs dara viņu dzīvē, bet jaunie, viņi saka, zini, man puķi uzdāvināja, zini, man tur kāds svētī, zini, tik forša diena, jaunie, pateikšu, viņi deg, viņiem ir ko liecināt, ko Dievs dara viņu dzīvē nedēļas laikā. Vecie, es tā pieļauju, tās ir mana versija, kad viņi vairs, neredz Dievu brīnums sīkumos, bet jaunie noteikti redz. Un tad es uzdodu jautājumu, ko tu dari priekš Dievu visas nedēļas garumā? Vai tu sludini evaņģēliju, vai tu kādam palīdzi, vai tev ir kādam iespēja pateikt, ka tu ej draudzē? Tas arī tā interesanti ir. Tā ir visa prakse, un
un teikšu godīgi, tur veidojās šīs sadraudzība mājas grupā. Un, protams, mēs runājam par draudzes redzējumu, glābt pazudušos, jā, un pašam pieaugt, lai nav, ka tikai atnāc forši pasēt, cepumiņu apēd un mājās. Tas, lai nav, bet lai šī kopīgā sajūta, ka tevi šī ģimene. Un vēl vairāk beigās, kad mums jau beidzās šī mājas grupa iet uz beigām, mēs noteikti lūdzam par cilvēku glābšanu un lūdzam par katru ikvienu cilvēku, ieskaitot pat bērniņus, ja liek svaidam ar eļu, svētā gara darbība un svētais gars darbojās. Nē, es tur domāju, kaut ko izdomāju, ko vajag tur lūgt par viņu, bet svētais gars vada lūgšanu un viņš darbojās. Un tad tu dzirdi, kā cilvēki slavē un pasakās Dievam, paldies, kad ir šī mājas grupa, kad var sanākt, kad patīk, vai ne? Un tas ir ļoti svarīgi, kad mājas grupā ir šī atmosfēra, svētā gara. Un, jā, ļoti svarīgi arī lūgt par jauniem cilvēkiem. Un tagad, ziniet, ir tāda brīnišķīga raksturvieta. Romiešiem 8. nodaļa, sākot no 11. panta. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Tas liecina to, kad es neskatos uz cilvēku un nenolieku viņu malā. Ja viņš nemainās, tad lai viņš iet, lai viņš dzīvo savā vaļā. Es ņemu un apliecinu, ja svētais gars piecēla Jēzu no miroņiem, svētais gars izmainīs arī to cilvēku. Svētais gars arī pieskarsies cilvēkam un atvedīs uz draudzi. Es nevaru nevienu atvilkt varu. Ko es varu darīt kā mājas grupas vadītāji, kā mājas grupas palīgi, kā mājas grupas visi cilvēki kopā nākt, iestāties lūgšanās. Gars darbojas, viņš tās lietas darīs. Nu tā. Jā, tieši tā, bez cilvēka. Mēs kā ir teikts, gars bez cilvēka un cilvēks bez gara nav, viņi kopā ir. Viņi svētais gars piepilda cilvēku un... Jā, cimds, jā, tieši tā. Nu jā, un ko es gribēju teikt līdz ar to, ka draudzē ir šis kuģis, jā, ko es sākumā minēju. Tur ir kalpošana, lūgšana, slavēšana, operatori, TV, tad arī kalpošana līdzvērtīgi ir mājas grupas kuģim. Un tad tas kuģis tāds līdzsvarots ir, ka nav viens uz airē, jo visi mēs esam vienoti. Un, jo bez mājas grupām, ir vajadzīgs šīs mājas grupas, jo cilvēki atverās, cilvēki ir atklāti, viņi uzticās, vēl vairāk viņš jutīs, ka te ir forši viņu, nav tikai, kā es minēju, tēju, dzeršana, bet ka viņš zinās, ka par viņu te iestājās lūgšanās, viņš arī atvedīs kādu uz draudzi. Viņš sludinās evaņģēli, viņš teiks, klausies, te par mums rūpējās, klausies, te par mani aizlūdz, te klausies, man zīmes notiek, man nesāp muguru vai kāja. Tā tas evaņģēlijs izplatīsies no jūsu mutēm. Tieši tā es tam ticu, ka tā tas ir. Tā. Un Edgar, ieslēdz, un mums ir mājas grupas video. Šodien ir brīnišķīga diena, un tā ir mājas grupu diena, kad sanāk kopā brāļi un māsas kopā, lai slavētu un pielūgtu Dievu, lai pagodinātu Dievu par to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvē, un, protams, izrunāt svētdienas dievkalpojumu, kā arī mācīties lūgt un vēl vairāk būt kopā sadraudzībā, dzert tēju vai kafiju un padalīties katrs ik viens, ko Dievs ir izdarījis viņu dzīvē. Tas ir pats labākais laiks, kas ir draudzē, tā ir mājas My life's nothing without you. Take my hand and lead me through. You are my sustaining love. Live to
grāmatiņu, kur mēs esam iesaukuši. Take this offering that I bring, humbly I fall on my knees to proclaim your everything. Jāni, tev ir sveiciens vārda dienā. Ļoti laba grāmata. Mēs sveicam Jāni vārda dienā. Paldies. Es sveitīts. Paldies. Dzimšanas diena Kristīnai. Mēs sveicam Kristīnu ar tādām ļoti garšīgām konfetēm. Konfetes. Vai superīgi lietas. Sveicam. Paldies!